Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās. Tostarp arī Tukumā. Vieta atrodas Tukuma nomalē. Kājām var aiziet līdz tuvākajai skolai, burtiski 5 līdz 10 minūtes. Tāpat tās blakus ir bērndārs un kā pēc lokācijas vieta ir ļoti labā vietā. Kā mēs zinām, prasības pēc labiem dzīves apstākļiem aug. It sevišķi tas ir jaunām ģimenēm un mēs tā īsti to nevaram piedāvāt. Pašlaik mums ir speciālistu rinda, kur mēs dodam esošos dzīvokļus. Pēdējā domas sēdē mēs pielēmām arī, ka Tukuma slimnīcai mums vajadzīgs ar jauniem ārstiem, bet, kā es minēju, tie ir jau esošajās daudzdzīvokļu mājās šādi dzīvokļi. Mēs ar cerībām raugamies arī uz to, ka tiek palaista jaunā rūpnīca, ko Stigerem pašlaik nodod eksploatācijā. Tur būs nepieciešama augstas klases speciālisti, kas nodarbojas ar automātikām un tādām lietām. Mēs ceram, ka šādu speciālistu uz vietas ir diezgan maz, lai piesaistītu šīm jaunajām ražotnēm tādas augstas kvalificētas strādnieks, kad šie dzīvokļi ir nepieciešami. Valsts neatkarības šos 30 gados, man liekas, ka Tukumā bail samelot, man liekas, 3 mājas ir uzbūvētas. Dzīvokļi kā tādi varbūt pilsētā ir, bet nav jauni, nav moderni dzīvokļi, ir visi šie esošie dzīvokļi ir vecās ēkās, un tāpēc, lai novadām būtu iespēja piesaistīt speciālistus un cilvēkus kā tādus, tad šis projekts mūsu skatījumā ir ļoti vajadzīgs. Mēs visi saprotam, ka dzīves līmenis vairāk mazāk valstī ceļas un cilvēku tās prasības arī paliek ar vien augstākas un cilvēki paliek vien prasīgāk. Mēs arī saprotam, ka būvējot šos jaunos projektus, šīs ēkas būs energoefektīvas un izmaksas, kas būs nepieciešams ēku uzturēšanai, būs mazāks nekā kaut kādās vecās ēkās, kas arī dos šo pienesumu un pievienoto vērtību visam šiem projektam. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.